Un kāpēc man patīk konservatīvisms? Tāpēc, ka viņš ir tuvāk Bībeles patiesībā, manuprāt. Ja? Tas nenozīmē, ka visiem kristiešiem obligāti jābūt konservatīviem politikā. Katrs, lai izvēlās, ja? Katrs, lai dara, kā savā sirdī apņēmies. Ja? Bet man šī liekas vistuvāk, jo konservatīvisms saka, ka cilvēks ir vājš, grēcīgs, viņam vajag morālo kompasu, vajag kaut kādus ierobežojumus, citādi miesa viņam virsroka. Ja? Un liberālisms maldās idejā par cilvēku racionalitāti. Liberāļi domā, ka cilvēki visi ir ļoti veselīgi racionāli, visi spēj savā starpā vienoties. Un caur šādu nostāju, piemēram, tika īstenot migrācijas politikas nekontrolēšanu pietiekami Eiropā. Jo kāda bija doma? Tātad demogrāfija klibo, vajag strādnieks firmām, ko darīt, laižam iekšā no Āfrikas, no Āzijas. Un atbrauc cilvēku kultūras ziņā stipri atšķirīgi no eiropiešiem. Un izrādījās, ka viņi neintegrēsies. Kā tā? Un nevienosies. Daļa no viņiem. No noteiktām kultūrām vieglāk integrēsies. Ja, piemēram, indieši vieglāk integrēsies nekā pakistānieši. Vienkārši islāms, ja, sevišķi tāds radikālais islāmisms, viņš ir tik pieprasošs. Arī politiskajā ziņā. Viņi vienkārši neintegrēsies. Viņi pieprasīs jūs integrēties ar mums. Ja, un to mēs redzam jau Rietumē Eiropā. Un tad atgriežos pie liberālisma, ja, un mēs jau baudām klasisko liberālismu Latvijā. Individu tiesības, ja, tas ir no seniem gadsimtiem, bet konservatīvisms radās kā reakcija uz liberālismu. Edmunds Bergs, britu domātājs, vēroja Franču revolūciju un konstatēja blaknes, kas nāk līdz kaut kādām brīvībām, rodas visatļautība. Viņš redzēja, ka laulības šķirās. Viņš redzēja tur, kur atņem finanses, tur tiek atņemts un tad sadala. Tas ir tāda kreisā ideja, ka tad tiek atņemts arī došanas tikums.